Sveicināta, mīļā interneta draudze! Šodien es gribētu jums izstāstīt nepārāk patīkamu gadījumu. Dievs man bija aicinājis uz kādu ilgstošāku gavēni, un es sapratu, ka man vajadzētu doties pie sevīm uz laukiem, un gavēja tur un būt kopā divatā ar Jēzu. Un tā es arī izdarīju. Es aizbraucu uz saviem laukiem, un Svētais Gars man rādīja tādu redzējumu, kad es katru rītu eju apkārt ciematam un aizlūdzu konkrēti par cilvēku glābšanu un par visu šo ciemata glābšanu. Un es sapratu, ka man jāiet katru rītu ir apkārt ciematam lūgšanās. Un tā es arī darīju. Es gāju dienu no dienas apkārt šim ciematam un konkrēti lūdzu par šiem ciemata ļaudīm, par šo ciematu glābšanu, lai cilvēki tiek izglābti no ēles, viņu dvēseles tiktu atbrīvotas. Un tad, kad bija pienākusi 7. gavēņa diena, es arī, protams, kā parasti apgāju riņķī, arī gavējot un lūdzot par šo ciematu. Bet 7. dienā bija vienā draudzē lūgšanas, un es aizgāju šīm lūgšanām. Un tur sievas savā starpā runāja, kad noticis tāds gadījums nepatīkams ciematā, kas tādas lietas ciematā parasti nenotiekot, vispārībā. Viņi stāsta to, ka vienkārši cilvēks nokritis no jumta, no 5. stāva un ir miris. Un es sapratu, ka velns viņu nogāzis no šī jumta. Vienkārši vīrietis bija piedzēries, kāpis augšā pakaļ savam kaķim uz jumtu, un tālāk jau jūs saprotiet, velns jau ir tas, kas atnāk un cilvēku piedzirdi, pēc tam uztriec kaķu uz jumta augšā, pasaka vīram ej pakaļ, un tur jau tālāk ir, kā lai saka, ģela ķehniķi. Šis vīrs ir beigts, un velns man konkrēti runā tajā, es, ka to vēsti sadzirdēju, un velns runāja, viņš saka, klausies, viņš saka, tavām lūkšanām, viņš saka, nav vispār nekāda jēga, viņš saka, jo, viņš saka, es varu nogalināt mierīgi cilvēku, jebkuru lūdzu, jeb nelūdzu, viņš man saka. Un es biju tāds diezgan, tāds sašuts, es aizbraucu atpakaļ uz savām mājām, tur uz to lauku būdeņu, un es iegāju iekšā, es saku, Dievs, es saku, kā tā, es saku, tu man liki, es saku, lūgt un gavēt, es saku, par šo ciematu, es saprotu, ka tu lūdz un gavē, kad cilvēks lūdz un gavē, tas ir tāds pastiprināts, tāds, spēks īpašs, tad tu iejaucies tajā garīgajā pasaulē, un ilgstošie tie gavēji ļoti spēcīgi ir, bet es saku, Dievs, es saku, kāpēc tu pieļāvi, es saku, tādu gadījumu nogalināt, es saku, šo vīrieti vēlnam. Un Dievs man atbildēja, un es gribu vienkārši nolasīt to vietu, no kuras Dievs man atbildēja. Tā ir Ijāba grāmata, 1. nodaļa, no 6. panta. Un tas skan tā. Un notika kādu dienu, kad Dieva dēli nāca, lai nostātos tā kunga priekšā, tad arī Sātans atnāca viņa vidū. Un tas kungs sacīja Sātanam, no kurienes tad tu nākdams? Un Sātans tam atbildēja. Sātans tam kungam atbildēja un sacīja, no ceļojuma un no klejojuma pa visu zemes virsu. Un tas kungs sacīja Sātanam, vai tu esi ievērojis manu kalpu Ijābu, ka nav virs zemes neviena tāda kā viņš. Šis vīrs ir sirdskaidrs un taisns, viņš bīstas Dieva un vairas no ļauna. Tad Sātans atbildēja tam kungam un sacīja, vai Ijābs Dievu velti un bez kāda apsvēruma bīstas? Un vai tu pats arī neesi gan ap viņu, gan ap viņa namu, gan ap visu, kas tam pieder, uzcēlis aizsargžogu? Kā jūs saprotiet, redziet, kad ap Ijābu Dievs bija uzcēlis aizsargžogu. Un Dievs man pateica to, ka visi tie, kas ir pieņēmuši Jēzu Kristu kā savu glābēju un seko viņam, saprotiet, lieta ir tāda, ka viņš ap viņiem ir uzcēlis aizsargžogu, jo viņi ir Dieva īpašums. Un Dievs neļaus nekādam vēlnam aiztikt savu īpašumu, un viņš apliek ap viņu aizsargžogu. Un ap tiem cilvēkiem man Dievs teica, kuri nav izvēlējušies pieņemt Jēzu Kristu kā savu glābēju un sekot viņam, ap viņiem nav šī aizsarga, jo viņi nepieder Dievam. Viņi nav izdarījuši izvēli atdot savu sirdi Jēzum un sekot viņam. Atcerieties ļoti būtiski, pa ko es uzsveru, atdot savu sirdi Jēzum un sekot viņam. Tas, ka tu esi pateicis Jēzum jā, un vispārībā tev viņa nav nekādas attiecības, tas neder. Tev vajag sekot Jēzum, un tad, kad tu seko Jēzumu labajam ganamam, tevim tiek uzcelts aizsargmūris, un vēlns tev netiek klāt. Viņš, protams, gribētu tev nogalināt, bet viņš nevar, jo ir aizsardzība šitā te. Kā jūs redzat šajā Ijāba grāmatā, vēlns saka, klausies, tu jau pie Ijāba esi uztaisījis aizsargžogu, neko viņam nevar izdarīt. Un ap šo vīru, ko vēlns nogāza no jumta nost, viņam nebija šī aizsarga mūra. Un tāpēc vēlns arī var izdarīt to
ar jebkuru cilvēku, kurš nav pieņēmis Jēzu Kristu kā savu glābēju. Vēlnam ir ļoti smalka taktika, kā to izdarīt, jo vēlns ir gudrs, viņš nav muļķis, godīgi sakot, viņš jau ir pirms šīs pasaules jau ir bijis. Un es ieteiktu tev, mīļais draugs, pieņemt Jēzu Kristu kā savu labāko draugu un kā savu glābēju, jo nav nevienā citā glābšana kā tikai Jēzu Kristu. Jo mūsu kungs ir Jēzus Kristus, viņš ir miris par mums un cēlies 3. dienā augšā no mirušajiem, un glābšana ir tikai viņā. Un izdara pareizi izvēli, pieņem viņu kā savu glābēju un seko viņam. Un tad būs šis aizsargmūris, ko Dievs apliks ap tevīm, lai vēlns tev nevarētu neko izdarīt. Bet ja tu staigā bez Dieva, bez Jēzus, tad tu esi atvērts mērķis vēlnam, viņš var tev nogalināt jebkurā brīdī. Un es gribu, ja tu varbūt nezini, kā to darīt, kā atdot savu sirdi Jēzum, vienkārši atkārto man līdzi. Mīļais Jēzu, piedod manus grēkus, ienāc manā sirdī un esi mans kungs. Āmen. Un vienkārši seko viņam, atrod draudzi, kādu karstu draudzi dedzīgi, kur slavē Jēzu, ieej iekšā šajā draudzē, sāc draudzēties ar šiem cilvēkiem, sāc iet visiem draudzes tusiņiem un būs ar Dievu ļoti interesanti. Un ar tevīm būs šis aizsargmūris un vēlns nevarēs nākt un izpostīt tavu dzīvi. Lai Dievs tevi svētī. Āmen.